Насчет вообще, в принципе, самого рынка в Латвии услуг общественного питания, других ресторанов, конкурентов. Естественно, ты смотрел то, что происходит на нашем небольшом рынке. Кто что делает, на каком уровне. Что-то наверняка подмечал правильно, что-то подмечал неправильно. Считаешь ли ты, что конкуренция на этом рынке серьезная? И вообще, как бы, что в этой отрасли тебя, как ее члена, ее участника, скажем, больше всего, твое внимание больше всего привлекает? Nu, es uzskatu, ka jebkurā gadījumā pat, ir statistika. Jā. Tad, ir statistiski rādītāji, kad cik vajadzīgi tur restorāni uz iedzīvotāju, cik daudz restorāni ir uz 100, uz 10 iedzīvotājiem. Tad Latvijā tā statistika ir mazāka nekā visur citur, Krievijā, Eiropā. Tas nozīmē, ka restorānu reāli trūkst. Ты имеешь в виду на 1000 жителей количество ресторанов, если мы сравним с Западной Европой? Jā, tātad restorānu reāli trūkst. Jā. Tas nozīmē, ka niša jebkurā gadījumā ir atvērta. Jā. Многие говорят, что как бы, нельзя так сравнивать, потому что наши доходы сильно отличаются от западноевропейских. Твое мнение на этот счет? Protams, atšķirās noteikti, bet pārdošanas cena restorānā, ko tu maksā pa pusdienām, arī atšķirās. Botānikā tu vari paēst ēdienu pa 5 latiem un pa 3 latiem. Eiropā nekur tu nevarēsi nekad to izdarīt. Tur maksās 10 eiro minimums. Tā ir arī visa atšķirība, jo mazāki ienākumi ir, jo arī pārdošanas cena ir zemāka. Un arī tavi izdevumi ir mazāki. Ja šis restorāns būtu jebkur citā valstī, kur lielāki ienākumi, tie ir lielāki izdevumi, lielākas algas, lielākas īres, lielāki komunālie, lielāki izdevumi par produktiem. Tātad pārdošanas cena arī vienmēr būs augstāka. Tā kā tas balans, jebkurā gadījumā viņš ir. Un man liekas, ka Latvijas tirgus, protams, jebkurā biznesa jomā vai skatoties kā par biznesu, ja mēs restorānu varam tā pozicionēt kā biznesu, protams, Latvijā ir maz iedzīvotāji. Piemēram, Rīgā ir diezgan maz, lai tiešām runātu par nopietnu biznesu. Bet kā restorānu tik un tā trūkst, jebkurā gadījumā tā ir atvērta niša. Поэтому у тебя вообще не было бы каких-то опасений и вопросов, есть ли смысл запускать. То есть конкуренция тебя не останавливала. Твое отношение вообще, уровень у нас конкуренции в этой сфере? Jebkurā gadījumā Latvijā konkurence ir daudz mazāka kā jebkurā citā pasaules valstī. Jebkurā citā pilsētā konkurence ir 10 reizes lielāka un 10 reizes nežēlīgāka. Ja cilvēki saka, ka te nav ko darīt un te ir tāda konkurence, viņi nav bijuši vienkārši citur. Viņi nav redzējuši to konkurenci, kas ir citur. Man liekas, šeit vispār ir lauks, ļoti daudz ko izdarīt. Tā kā konkurence ir, vai viņas vispār gandrīz nav, principā. Protams, restorāni ir dažādi, jā, bet nav tā, ka viņi ir, pēdējā laikā ir tāda tendence līdz ar krīzi. Pirms krīzes bija, protams, savādāk. Īstenībā tā krīze arī ļoti daudz ko nolika pa vietām. Un arī tie visi koncepti, kas ir pēc krīzes radīti, viņi ir daudz pārdomāti nekā agrāk. Agrāk vienkārši domāja, man tur katram vīrietim, protams, ir sapnis savs restorāns, tas ir normāli. Un katram vīrietim, uzņēmējiem, kam parādās kaut kāda lieka nauda, viņš domā, restorānu, gribu. Это первая идея, конечно. Gribu. Bet tas nav tik vienkārši, jebkurā gadījumā. Jebkurā gadījumā tev jābūt profesionālam šajā jomā, vai arī tev partnerim jābūt, vai tev jābūt ļoti labam personālam, lai tu būtu veiksmīgs šajā jomā. По поводу других проектов, других ресторанов, такой вопрос. Насколько я знаю, например, в Москве несколько ресторанов, ресторанных групп, в частности, ресторатор Аркадий Новиков, в частности, компания Ginza Project, они часто работают по такой схеме гостиничных операторов. Когда, ты знаешь, что международные гостиничные операторы, они часто даже не владеют зданиями под гостиницей, они
просто берут эту гостиницу в управление, используют свой бренд, свои возможности продаж маркетинга международные, да, и как бы за счет этого там взимают какой-то процент либо с оборота, либо от прибыли и так далее. То есть точно так же работают какие-то ресторанные группы, когда партнеры входят в долю, они могут часть средств вкладывать, могут вообще туда входить только мозгами и так далее. До того, как ты начал работать, в принципе, в нашей стране, как это происходит? Это в основном все-таки собственник, который за свои деньги вложил в ремонт, снял помещение, разработал меню, нанял персонал и пытается заработать, или это как бы какая-то более современная схема? Principā tā ir klasiskā schēma. Ja, kad tev ir nauda, tu gribi attaisīt restorānu, tu atrodi telpas, un tu tad taisi interjeru un tā tālāk, un kā tu jau teici, meklē darbiniekus un domā, ceri, kad tu būsi veiksmīgs šajā jomā. Es tieši tagad arī strādāju pie līdzīga projekta, kur ir jau strādājošs restorāns, jo tā ir, tā liekas, daudz interesantāka schēma, tāpēc, kad ir atšķirība. Ir tāds tā kā princips – īsā un garā nauda. Ko nozīmē īsā un garā nauda? Īsā nauda ir mazas investīcijas, garā nauda ir lielas investīcijas. Ja mēs skatāmies par to konceptu, ko tu izstāstīji, ka tev ir nauda, tu ieguldi projektā, tad tā ir garā nauda, tāpēc, ka tev ir liela ieguldījuma, tev jāsāk viss no nulles, tev vajag uztaisīt remontu, nopirkt virtuvi, visu no nulles uzsākt, tā ir garā nauda. Tas nozīmē, ka tu savas investīcijas saņemsi garā laika periodā. Īsā nauda, tas ir daudz interesantāks ieguldījums, kad ir gatavs jau projekts, kas, piemēram, nestrādā, vai arī nestrādā pietiekoši labi, tu vai es nāku tavā projektā kā partneris līdzvērtīgs, un mēs taisam pilnīgi uz tavas bāzes jaunu projektu, un mēs izmantojam tavu resursu, es izmantoju savu resursu, saliekam mums divus resursus kopā, un no tā gūstam pieņem. Tā ir paša labākā schēma, manuprāt, kā var strādāt. Jo tā ir īstā nauda, tie ir īsti nelieli ieguldījumi, kuri ātrā laikā atpelnās, un jo mazāk ir ieguldījumi, jo, protams, vieglāk pēc tam ir strādāt. И в Латвии, на твой взгляд, как бы по такой схеме работают не такое большое количество мест общественного питания? Pagaidām es nezinu nevienu. Es tagad tieši strādāju pie projekta, kas tieši būs šādi veidi projekts. Bet es personīgi nezinu. Varbūt ir bijuši tādi projekti. Bet es domāju, tā ir tendence, jo cilvēki arvien vairāk saprot, ka jo vairāk parādīsies tādi kaut kādi spēcīgi tādi spēlētāji tirgu. Ja? Mums ir tādi daudz diezgan, ir diezgan tādi spēcīgi grupu cilvēku, un ir daudz restorānu, kuri ir ļoti veiksmīgi šajā pilsētā. Jo vairāk būs tādi spēlētāji, jo tu kā uzņēmējs, ja tev būs kaut kāds uzņēmums, kas varbūt nebūs pietiekoši interesants vai nenesīs pietiekoši daudz peļņu, tad tev tas kļūs interesantāks.